Ei, draugi mīļie. Nu ko, jāsaka, ka mana ikdienas rutīna ir pamainījusies, jo kamēr man nebija jaunā komplektiņa Lavīdās, tikmēr es pa vakariem neņēmu nost kosmētiku. Un, jā, lai būtu kā Hollywoods filmās, pamostos un jau no rīta skaisti un uzkrāsota. Lūk, bet, lai es varētu lietot šo te Lavīdas nakts krēmu, loģiski, ka ir jānotīra visi dienas putekļi, dienas rutīna, nogurums un tā tālāk. Lūk. Un tātad uz attīrītas sejas mēs attaisam, fantastiski attaisās vaļā šitā te. Īstenībā ļoti labs veids, kā pārvadāt. Nekur nekas nevar uzspiesties, nekur nekas nevar iztecēt. Lūk, tā kā ceļojumam īstenībā superīgs iepakojums, un tie ir 50 ml, kā mēs zinām, lidmašīnās līdz 100 ml pudelītes varbūt, tā kā atskrūvējam vaļā. Un ar pumpīti, kā es to daru, es uzlieku uz 3 pirkstiņiem. Tagad es dalos par saviem grimmētājas 25 gadu pieredzes noslēpumiem, novērtējiet to. Atsakot, krēmu uzlieku uz 3 pirkstiņiem. Tad es viņu šitā te smuki izlīdzinu pa abām rociņām, un tad mazliet uz pieres, mazliet uz vaidziņiem, mazliet uz kakliņa un, protams, uz dekoltē zonas. Par dekoltē zonu nekad dāmas neaizmirstam. Tad smuki izlīdzinam ar vieglām masāžas kustībām no centrālās daļas uz austiņām, kaklu mēs vidējo daļu uz augšu un gar sāniņiem uz leju, uz augšu un gar sāniņiem uz leju, un dekoltē vienkārši smuki, mīļi sevi noglāstam. Un tas, kas paliek uz pirkstiņiem, un te nu gan ir manas vecmāmiņas, moderni sakot, lifehacks, alkoņi parasti mums paliek sausi, un tad lūk šo te visu atlikumu, kas mums ir uz pirkstiņiem saglabājies, vienmēr, vai tas būtu dienas krēms vai nakts krēms, es izlīdzinu uz alkonīšiem, jo pat ja liekas, ka tur uz pirkstiņiem nekas nav palicis, ticiet man, ir krēma atlikumiņš palicies. Lūk tā, un tad pats svarīgākais, pats būtiskākais ir šie te brīnumainie Lavīda plāksterīši. Bioelektrodi, kas ar iestrādātiem nanokristāliem šādā te mazā plāksterītī, lūk, es viņu jūsu priekšā attājus, pastiprina šī te krēma, un ne tikai šī te nakts krēma, bet arī dienas krēma iedarbību. Varbūt, ka rīt no rīta es uztaisīšu vēl vienu video ar dienas krēmu, un interesanti, ka šie te plāksterīši, šie te bioelektrodi ir liekami vai nu uz sprandas 7. kriemeļa, zem nabiņas 2 pirksti, tāpat kā X39, un es to daru tāpēc, ka man šeit ir tādas nejaukas, riebīgas grumbiņas izveidojušās no lielas miekšanās no saules, jo es nelietoju saules brilles. Un par to ir atsevišķs stāsts, par to es jums kādreiz pastāstīšu. Tātad es līmēju uz šīm te savām grumbiņām, uz šīm te 2 rieviņām, jo šie te Lavīdas plāksteri, šie te bioelektrodi izlīdzina grumbas un krunciņas, un es to gribu pārbaudīt. Tāpēc es līmēju pa nakti šeit uz šīm te rieviņām, uz šīm te grumbiņām, un šie plāksteri lietojam pa nakti. Ja visi pārējie plāksteri X39, X49, glutations, aions, karanzīns, visi ir lietojami pa dienu, tad šie bioelektrodi, šie te Lavīda, ir lietojami uz nakti. Protams, mans mīļotais vīrietis būtu šokā, ja es šādu te darītu, bet tajos brīžos, kad mēs esam kopā, tad, protams, es lieku uz 7. kriemeļa. Lietojusi šos plāksterus un krēmu esmu tieši 1 nedēļu, un jāsaka, ka jau pa šo te nedēļu es pamanu to, ka mana āda ir kļuvusi daudz samtaināka, daudz gludāka, mīkstāka. Protams, pa 1 nedēļu krunciņas nav pazudušas, un grumbiņas arī, bet skatāmies. Tā kā, līdz nākamai reizei.